interesē iepazīt sevi labāk, parādīšu, kā var sastādīt savu dzimšanas karti. Mums būs angļu valodā. Rakstam astroseek.com mājaslapu un izvēlamies birth chart šeit. Un mums būs jāsavada savi dzimšanas dati. Vai mūsu partneri vai bērni. Teiksim, 9. jūlijas. Kurš gads? Vienalga. Jums ir jāzina savu dzimšanas laiks. Tātad to var, ja nezināt, paprasīt mamām vai likt aptuveni. Piemēram, 12 varat uzlikt, bet tad varētu nesakrist visas planētas, piemēram, mēnesis bieži maina zīmi un varētu būt citā zīmē jau dzimšanas vieta, pieņemsim ogra, lai iet un kalkulēt. Šeit ir jūsu dzimšanas karta, izskatās sarežģīti, bet vislabākais, ka te ir visi apraksti interpretācijas. Kur ir slavenais ascendents, ko es pieminu, bieži vien tāro kārtīs liekot mēneša prognozēm, ka jāskatās ir ascendents, jo tas ir vēl spēcīgāk parāda ļoti bieži mūsu personību. Ascendents ir, kā mēs sabiedrībām uzvedamies, kā sabiedrība mūs redz. Un mūsu saules zīme, ko mēs katrs zinām, ja tas mēnesis datums, kad mēs esam dzimuši, tas parāda mūsu iekšējo kodolu, mūsu personību, mūsu es, ascendents mūsu ārējo izpausmi, kā mēs vispār miedarbojamies ar pasauli. Un kur katra planēta un zvaigzne ir aprakstīta. Tad, piemēram, šis cilvēks, ko mēs ielikām, ir dzimis Cancer, tas ir vēzis. Varat palasīt iezīmes, kuras ir vēžiem. Mūn ir mēnesis zīme ir ļoti svarīga tā atbild par mūsu emocionālo pusi, par mūsu vajadzībām. Un te, kur var palasīt, cilvēkam ir versija, ko tas nozīmē. 7. mājā atrodas mēnesis, ko tas nozīmē savukārt. Vēl svarīgi iesaku Merkūru noskaidrot, kurā zīmē atrodas, mums ir Leo, tas ir lauva. Tas atbild par to, kā mēs uztveram lietas, kā mēs domājam, kā mēs reaģējam, komunicējam, mūsu mācīšanās spējas. Bērniem ļoti svarīgi uzzināt, kurā planētā ir, kurā zīmē ir Merkurs, un lai saprastu, kādas mācību metodas viņam vislabāk dara. Ļoti svarīga ir Venēra. Tā atbild par mūsu sajūtām saistībā ar partnerattiecībām, mūsu vajadzības, kā mēs izpaužam mīlestību, kāds partneris mums vislabāk dara, kādas, ko mēs vēlamies attiecībās. Kur te mums arī lauva ir un māja. Tas ir tīpaši sievietēm ir svarīgi saprast savu Venēru un sava vīra vai vīrieša partnera Venēru, jo tā pasaka, kāda sieviete interesē, kādas īpašības patīk jūs vīrietim sievietēs. Ja šis mums būtu vīrietis un viņam Venēra būtu lauvā, tad šādam vīrietim patiktu ļoti spilgtas, pašpārliecinātas sievietes. Katra zīme nes savu to pienesumu, kas mums patīk attiecībās, kādas ir mūsu vajadzības, mīlestības valoda. Un vēl svarīgs ir Mars. Tas atbild par to, kā mēs rīkojamies dzīvē, vai mēs esam tādi pieticīgi, klusi, rāmi, vai mēs tieši esam drosmīgi, uzņēmīgi, ejam, daram. Un tas ļoti bieži ir izskaidrojums ar mūsu šīm te galvenajām planētām, kāpēc mēs varam vai nevaram kaut ko izdarīt, kāpēc mums kaut kas patīk, nepatīk. Te var lasīt arī tālāk, nākamās planētas ir universālās, tās vairs nav personīgās, kuras nosaka ļoti mūsu personību, bet tās arī noteikti ietekmē. Svarīgi paskatīties arī šo tēmu. Tas ziemeļu karmiskais mēzglis nosaka mūsu misiju dzīvē,
ko mums ir tīpaši kurā mājā atrodas, jo katra māja atbild par kaut kādu dzīves sfēru, kādas ir mūsu, tā kā uzdevumi šajā dzīvē, ar ko mums jānodarbojas. Piemēram, 8. māja ir šeit. Tad var izlasīt katram, protams, tas būs citādāk. Kur mūsu Lilita, ar ko jau daudz ir pazīstami, melnais mēnesis, te ir, kur ir jāuzmanās, kur cilvēki bieži vien iekrīt kaut kādās ilūzijās vai dara kurās sfērās viņi dara kaut ko tādu, kas patiesībā nāk viņiem par sliktu. Tā, un te var visādus aspektus arī palasīt, respektīvi ļoti daudz, ko var par sevi uzzināt caur šādu te astro karti. Lūk. Ceru, ka bija noderīgi un iedrošinu katram iepazīt sevi, savu partneri, tas tiešām atklās ļoti daudz ko interesantu par katru.